Gustav, ir pagājis jau vesels mēnesis, kopš tu esi valsts aizsardzības dienestā. Kā tu jūties, kā šis mēnesis ir pagājis? Es jūtos ļoti labi. Ļoti forša pieredze ir bijusi jau tajā mēnesī. Ja godīgi, pirmās 2 nedēļas bija tās saspringtākās, kamēr iegaumē visus sīkumus, gultiņu saklāt, toaletes visu laiku jāsatīra, istabiņām jābūt kārtībā. Tagad jau tas ir iegājies, un tagad var vairāk fokusēties uz to pašu mācīšanos. Tagad mežā tieši esam, ka laukaujas iemaņas mācamies. Tā kā ļoti forši, ļoti interesanti, un man patīk. Un kas tieši šodien notiek mežā? Ko jūs, piemēram, šobrīd apgūstat, ka arī citas nodaļas staigā apkārt, jums saka labais, kreisais? Kā es minēju, šodien ir laukaujas iemaņas, staigājam apkārt pa mežu. Mācāmies, kā rēģēt uz pretinieku. Ja ieraugam, ka kāds tuvojas, tad mēs zināsim, kā rēģēt un ko darīt. Kas ir bijuši varbūt tāds spilgts notikums, kas tev ir palicis prātā kopš šī pirmā mēneša? Ja godīgi, spilgti notikumi ir ļoti daudz bijuši un liela daļa aizmirstās. Jo visi tik saspringts, tāds stress visu laiku ir, nevar visu atcerēties. Bet visvairāk noteikti atmiņā ir palicis, kad vajadzēja gultiņas vairākas reizes saklāt. Mums tur ļoti specifiskos izmēros viss ir jāklāj ļoti precīzi, un ja nav saklāts, tad gultiņas izārda un jāklāj vēlreiz. Un tā arī šī ikdiena paiet, kā vispār, kā sadzīve iekšā kazarmās kopā ar dienesta biedriem? Sadzīve ļoti foršā, dienesta biedri arī nevar sūdzēties. Nodaļā visi ļoti forši, saprotoši, sakarīgi. Sadzīve apmēram kā var iedomāties no malas, kazarmu dzīve. Ļoti daudz lekcijas, es to nebiju gaidījis, jāmācās ļoti daudz ir, lai man viss brīvais laiks aiziet mācoties. Un telefonā kādas 10-20 minūtes, ja labi var pasēdēt dienā. Bet, jā, ļoti forši, patīkami. Viss foršāk ir mežā. Viss foršāk ir bijis mežā līdz šim. Un tev jau ir sanācis daudz būt mežā? Kā vispār, ko tu jau līdz šim esi apgūst, varbūt, kas notiek tieši mežā, kas jāapgūst mežā? Mežā mēs tikai šonedēļ sākām, tā regulāri iet, 4. nedēļā sanāk. Ja godīgi, šeit man patīk vairāk nekā kazarmās, nav tik daudz lekcijas, vairāk var darboties. Un tieši piemēram, šīs laukaujas iemaņas, orientēšanās, topogrāfijā un tādas lietas. Praktiskais vairāk ir mežā, nav visas lekcijas. Un tagad tāds nedaudz tipiskais vecāku jautājums. Vai tevi labi baro un vai par tevi labi izturās? Barošana ir fantastiska. Tieši ādažu bāzē barošana ir fantastiska. Tā kā restorānā, teiksim, tā suliņas, bulciņas, tur vienu dienu lasis, vienu dienu lazāņa, vienu dienu ribiņas. Baro tiešām fantastiski. Un var ēst, cik grib, tā kā noteikti labi pabarots esmu. Pārējais arī nekādas sūdzības.